Reddit.lv futbola virslīgas 26. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu MOL. Priekšpēdējā spēļu kārtā 4 skaisti vārti. Un iesāk Vadims Inčuks no futbola kluba Ventspils. Spēles 28. minūtē centrējums no labās malas, un Inčuks ļoti meistarīgi ar galvu pārvirza bumbu vārtos. Un Vadims Inčuks arī turpina topu ar 3. vietu. Eduardo Martīnes vispirms filigrāni neskatoties atspēlē bumbu Inčukām, bet Vadims veiksmīgi pārspēja pretinieku vārtsargu. Valērija Afanasjevā otrs skaistākais vārtu gulums šajā topā. Teicamu saspēles paraugu stundu nodemonstrē Liepājas Metalurga futbolisti, un Valērijas Afanasjevs pieliek skaistu punktu Metalurga izspēlē. Bet par skaistāko vārtu autoru žurnālisti atzinuši Vitāliju Smirnovu, arī no futbola kluba Ventspils. Pēc stūra sitiena Jurijs Žigājevs ar galvu pasit bumbu tālāk, un pie tuvā vārtu staba ir Vitālijs Smirnovs, kurš lec pretīm bumbai un arī ar galvu raida to vārtu tīklā. Vārtu top sadarbībā specializēto futbola preču veikalu MOL. Tiekamies pēdējā 27. kārtā.